Labvakar, cienījamie skatītāji! Kārtējo nedēļu raidījums no cikla Līvānu novada dome informē par šīs nedēļas aktualitātēm Līvānu novadā. Vispirms vēlos atgādināt, ka vēl līdz 2. oktobrim Līvānu novada studenti var iesniegt dokumentus, lai pieteiktos mācību stipendijas saņemšanai studijām augstskolās. Un dokumenti ir jāiesniedz Līvānu novada domes kancelejā 210. kabinetā. Un šie dokumenti ir motivācijas vēstule, centralizēto eksāmenu certifikātu kopijas un sekmju izraksts no pēdējās absolvētās mācību iestādes, izziņa no augstskolas, ka esat šīs mācību iestādes students, informācija par vecāku ienākumu līmeni, kā arī kontaktinformācija, adrese, telefons, e-pasts. Un papildus informācija pa tālruni 653 07270, e-pastu indra.artemjeva@livani.lv vai ierodoties personīgi Līvānu novada domes 217. kabinetā. Tad vēl trešdien, 19. septembrī, iedzīvotājus pieņem Līvānu novada domes deputāte Klaudija Daugšte. Ja ir kādi jautājumi, lūdzu nāciet uz Līvānu novada domi, sēžu zāli no 9 līdz 12. Un par tuvākajiem kultūras un sporta pasākumiem Līvānu novadā. Līdz 20. oktobrim Latgales Mākslas un amatniecības centrā skatāma mākslinieces Unas Guras gleznu izstāde Guras gleznas 12. Varu pastāstīt, ka Una Gura ir gan dzimusi Daugavpilī, taču viņas senči nāk no Līvānu novada. Māksliniece ir piedalījusies vairāk nekā 30 izstādēs, 15 plenēros, kā arī dažādos starptautiskos ar glezniecību saistītos pasākumos. Viņa strādā arī par vizuālās mākslas skolotāju Saskaņas pamatskolā un par glezniecības pasniedzēju Daugavpils Universitātes mākslas katedrā. Māksliniecei Unai Gurai izstāde Guras gleznas 12 ir jubilejas izstāde, kas, kā atzīst pati māksliniece, zīmīgi norisinās tieši Līvānos. Trešdien, 19. septembrī, 13. dzējas dienas ietveros pasākums bērniem Pateic rūķīti Sutru bibliotēkā. Dalība ir bez maksas. Piektdien, 21. septembrī, Rožupes pamatskolas kausa izcīņas sacensības militarizētās šķēršļu joslas pārvarēšanā. Sākums ir 10:30. Sestdien, 22. septembrī, 12:00, dzējas dienu ietveros Līvānu novada centrālā bibliotēka aicina uz tikšanos ar dzējnieci Liju Blūmu. Tikšanās notiks centrālās bibliotēkas zālē Straumes. Un noslēgumā vairāki kultūras pasākumi, kas norisināsies Līvānu novada kultūras centrā un uz kuriem jau ir sākusies biļešu iepriekš pārdošana. 30. septembrī 17. aicinām apmeklēt šova koru kari dalībnieku Inetes Rudzītes un Tirkis Band koncertu programmu Baltais zieds. Ieejas maksa ir 3 lati. Pati Inese Rudzīte koncertu programmu raksturo kā iedvešmojošu un iekšējo sajūtu bagātinošu priekšnesumu. Programmā dziesmas par mīlestību, skaistām skumjām un draudzību. Un koncerta skanējumu papildinās profesionālu mūziķu ansamblis. 6. oktobrī apmeklējiet komēdiju 2 cēlienos Henrijs VIII, Karaliskais gambīts. Biļešu cena iepriekš pārdošanā ir 2, 3 un 4 lati, bet pasākuma dienā tas būs 5 lati. Šī ir izrāde par skandalozo 16. gadsimta angļu monarhu Henriju VIII un 6 sievietēm viņa dzīvē, ar fascinējošo aktieri Andri Bērziņu galvenajā lomā. Luga nav autentiski vēsturiska. Šajā nopietnajā komēdijā vēsturiskās personas darbojas jau no 16. gadsimta līdz pat mūsdienām, iztirzājot daudzas politiskas, sociālas un arī ētiskas problēmas, kas nav atrisinātas joprojām un arī šodien izrādās apbrīnojami aktuālas. Lugas autors ir vācu dramaturgs Hermanis Gresīkers, tā jau ir vairākas reizes iestudēta, un atjaunotās izrādes režisors ir Valdemārs Šoriņš.
un izrādē ir tapuši jauni vēsturiski krāšņi tērpi. Un vēl viens gan nedaudz attālāks koncerts, tomēr biļetes uz to jau ir iespējams iegādāties. 3. novembrī Līvānu novada kultūras centrā notiks grupas labvēlīgais tips. Jubilejas šovs tikai 20. Aicinām iegādāties biļetes. Un neskatoties uz to, ka jau šo sestdienu, 22. septembrī, iestājas astronomiskais rudens, dzeniet projām visas rudenīgās skumjas, apmeklējiet kultūras pasākumus, novēlu saulainu noskaņojumu un pēc iespējas biežāk saulainu laiku arī aiz loga.